Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem. Cik daudziem no jums šodien noderētu attieksmes korekcija? Zini ko, tava attieksme pieder tev, un neviens nevar tev piespiest būt ar sliktu attieksmi, ja tu to nevēlies. Nu taču. Es daru to, ko es daru, tāpēc, ka esmu redzējusi, kā Dieva spēks ir pārveidojis manu dzīvi, un viņš to pašu izdarīs arī priekš tevis. Visas dzīves atslēgas ir atrodamas Dieva vārdā. Es esmu Joyce Maiere, un es ticu, ka Dievs tevi var dziedināt it visā, kas tev sāp. Vai nav brīnišķīgi, kā Dievs mūs maina? Tas ir fenomenāli, kā viņš mūs maina. Es tiešām varu godīgi teikt, ka es pat vairs neesmu tas cilvēks, kas biju pirms 40 gadiem. Kad es ilgu laiku apmeklēju draudzi, un mēs ar Deivu esam precējušies jau 56 gadus, un mēs apmeklējam draudzi jau pirms tam. Bet pirms 45 gadiem Dievs man pieskārās, un es sāku ļoti nopietni studēt Dievu vārdu. Es sāku atjaunot savu prātu, un mans prāts bija tik ļoti sabojāts dēļ tā, ka mans tēvs man seksuāli izmantoja, un mana mamma zināja, ko viņš dara, un ļauj viņam to darīt. Pēc tam es apprecējos ar pirmo vīrieti, kas parādījās manā dzīvē, jo domāju, ka neviens man nekad negribēs, un tas pievienoja vēl 5 smogpilnus gadus tam visam klāt. Man ne tikai izmantoja tēvs, bet mēģināja arī mans vectēvs un 2 mani tēvoči. Tā ģimene bija pilna ar incesta garu. Un es neieiešu visās detaļās, bet daudz no jums saprot, ka ja esi gājis cauri kam tādam, tad ar tevi tiešām nav viss kārtībā. Un tāpēc mana dzīve bija baiļu cauraust, un bailes bija visu manu domu pamatā. Lai gan ārējais izskatījos drosmīga, mana dzīve bija pārpildīta ar dažādām bailēm. Un man bija jāatjauno savs prāts, man bija jāmācās. Redzi, tu nevari dzīvot to dzīvi, kuru Dievs tev ir nodrošinājis caur Jēzu. Viņš sūtīja Jēzu, lai viņš mirtu par tevi, ne tikai, lai tu kādu dienu nokļūtu debesīs, bet lai tev šeit un tagad būtu brīnišķīga dzīve. Es nācu, lai tev būtu dzīvība un pārpilnība. Jāņa 10:10. Zaglis, velns nāk tikai, lai zaktu, nogalinātu un nomaitātu. Bet es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un jūs to izbaudītu, lai tu varētu izbaudīt savu dzīvi. Es tev godīgi pateikšu, es neko nepratu izbaudīt. Es nekad, kad man bija ap 20, es pat nespēju iedomāties, ka būtu kādreiz patiesi priecājusies vai baudījusi mieru. Es vienmēr biju nobijusies, saspringta un satraukta par to, kas atkal notiks. Un tas jau bija sācis ietekmēt manu veselību, jo nav iespējams dzīvot šādā stresā un neizjust sekas. Varbūt tevi neizmantoja seksuāli, bet daudz no jums uzauga disfunkcionālā ģimenē. Ir ļoti maz cilvēku, kuri uzaug tādā ideālā ģimenē, kur mamma un tētis ir brīnišķīgi un viss ir ideāli. Zini, kādi no jums to ir piedzīvojuši, un es vēlos tev teikt, tu nemaz nespēji saprast, kāda svētība tā ir bijusi, ka tu tādā esi uzaudzis. Bet lielākā daļa no mums ir uzaugusi ar kaut kādām problēmām, un velns sāk melot mums jau no bērnības. Un viena no lietām, par kuru velns mani bija pārliecinājis, bija tāda, ka tāpēc, ka biju cietusi no vardarbības, es nekad nevarēšu dzīvot patiesi labu dzīvi. Tā vienmēr būs otrā šķiras dzīve. Un zini ko? Tas, kam tu tici, ir tas, ar ko tu samierinies. Saproti? Tu nekad netiksi tālāk par to, kam tu ticēsi. Neskatoties uz to, ko Jēzus ir izcietis un izdarījis tavā labā, tu nekad netiksi tālāk par to, kam tu tici. Tieši tāpēc mums ir jāstudē šī grāmata. Zini, man pat vairs nepatīk teikt vienkārši lasīt Bībeli. Visi saka, lasi savu Bībeli, bet es domāju, ka tev vajag to studēt.
Zini, mēs varam ātri pārskriet pāri kādai raksturvietai un neko īsti neiegūt no tās, bet kad tu to studē, kad tu ej pāri tai atkal un atkal un atkal, to mēru, Marka 4. nodaļā ir teikts, tas apdomāšanas un izpētes mērs, ko tu velti patiesībai, kuru tu dzirdi, būs tas pats mērs, pēc kura likumība un atziņa atgriezīsies pie tevis. Nav tā, ka es studēju un tad sludinu vienu dievkalpojumu un tas tevi izmainīs. Pārmaiņas nāk tad, kad tu paņem to, ko tu dzirdi šajā nedēļas nogalē un aizejot mājās meditē par to un apdomā, kā tas attiecas uz manu dzīvi. Dievs, vai ir kas tāds, ko tu gribi, lai es izmainu? Vai ir kādas lietas, kuras tu negribi, lai es darītu tādā veidā? Viena no meitenēm, kas ceļo kopā ar mums pēc vakardienas, teica, ka viņai jāzvan savam vīram un jāatvainojas. Redzi, pēc šīs nedēļas nogales var gadīties, ka arī tev nāksies kādas lietas mainīt. Varbūt būs jāizlabo kas tāds, ko tu esi darījis nepareizi. Bet prāta atjaunošana Romiešiem 12.2 to saka ļoti skaidri. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārveidojieties. Tas nozīmē pilnībā izmainieties, atjaunojot savu prātu. Tad jūs spēsiet izšķirt, kas ir Dieva griba, viņa labā, patīkamā un perfektā griba. Tātad šeit ir pateikts, vienīgais veids, kā tu vari pierādīt un piedzīvot šo brīnišķīgo dzīvi, ko Dievs tev ir sagatavojis, ir iemācoties domāt tā, kā domā Dievs. Amen. Cik daudziem no jums vēl ir ko mācīties, lai iemācītos domāt tā, kā Dievs domā? Tātad, mēs varētu vienkārši sākt ar to, ka es varētu teikt, dodies mājās un mācies, kā domāt pozitīvi. Un tas jau visticamākais jums prasīs ilgu laiku. Vai tu zini, cik ļoti mūsu dzīve mainītos, ja mēs vienkārši būtu pozitīvi, nevis negatīvi? Kā būtu, ja mēs ticētu labajam cilvēkos, kā teikts 1. Korintiešiem 13? Kas notikt, ja tu ticētu labajam, nevis gaidītu slikto? Nu, taču palieciet ar mani šodien. Pielietojiet to savā dzīvē. Es šeit nerunāju tāpat vien. Kā jau teicu, šogad man palika 80. Zini, man tas vairs nav jādara. Es to daru, jo es jūs mīlu un ticu, ka caur Kristu visiem mums ir sagatavota brīnišķīga dzīve. Bet tik daudz cilvēku to palaiž garām. Tikai tāpēc, ka grib, lai Dievs visu izdara viņu vietā, bet viņi paši nedara savu daļu. Mēs lūdzam, lai Dievs visu izdara. Bet vai mēs paši darām to, ko Dievs saka mums darīt? Atrodi laiku savā ikdienas ritmā, lai pētītu Dievu vārdu. Atrodi laiku savā ikdienas ritmā, pavadi laiku ar Dievu katru dienu. Patiesībā pat nav tik svarīgi, ko tu dari. Tu vari klausīties mūziku, sēdēt un raudāt, lūgt, lasīt kādu grāmatu, starp citu Džoisai Maierai ļoti labas grāmatas, tā man ir teikuši. Klausies mācības, podkastus, kas vien tev ir pieejams. Galvenais – ielaid Dievu vārdu sevī. Izmanto katru iespēju, kad vari ielaid Dievu vārdu savā sirdī un turpina atjaunot savu domāšanu. Velns ir īsts, viņš strādā ļoti smagi, lai tevi iznīcinātu. Un viņš ir ģēnijs, bet tikai attiecībā uz ļaunumu. Velns ir ģēnijs attiecībā uz ļaunumu. Es domāju, ka mēs bieži vien aizmirstam, cik īsts viņš ir, un to, ka viņš patstāvīgi ir mums tuvumā. Velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko viņš var aprīt. Un zini, kur viņš vienmēr parādās? Tur, kur notiek kaut kas labs. Tiklīdz tu nolem, ka tagad celsies katru rītu un lūgsi Dievu, burtiski visa elle celsies pret tevi. Telefons zvanīs, bērni raudās, durvju zvans skanēs, tev kutēs kāja, nāksies skriet uz tualeti. Tas būs. Nu, nopietni. Tev nāks miegs.
Tu zini, par ko es runāju. Tātad, ja tu gribi, cik daudz no jums tiešām grib dzīvot to dzīvi, par kuru Jēzus nomira, lai tev to dotu, tad es tev saku, tev par to dzīvi būs jācīnās. Tev ir jācīnās labā ticības cīņa, un tu nevari būt mīkstmiesīgs. Tu nevari mest plinti krūmos. Ja tu pieņem lēmumu darīt kaut ko labu un velns stājas tev pretī, saki viņam, lai ko arī tu darītu, es nepadošos. Neatkarīgi no tā, cik reizes tu mani nogāzīsi, es celšos augšā un es atkārtošu to atkal. Un atkal, un atkal, un atkal, un atkal, līdz kamēr es uzvarēšu. Es netiku no tās vietas, kur biju uz to, kur esmu šodien, vienkārši sēžot un gaidot, ka Dievs visu izdarīs manā vietā. Amen. Es esmu pavadījusi tūkstošiem un tūkstošiem stundu studējot Dievu vārdu. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet lai jūsu prāts top atjaunot saskaņā ar Dievu vārdu. Mēs pat neapzināmies, cik sakropļota ir mūsu domāšana, līdz kamēr mēs sākam iepazīt Dievu vārdu. Bībele saka, ka Dievu vārds ir kā spogulis. Tu ieskaties tajā un redzi, kāds ir Jēzus un cik tālu tev vēl jāiet. Zini, var gadīties, ka tava seja ir netīra, un tu to pat neuzzinātu, ja neieskatītos spogulī. Es nezināju, cik ļoti biju iekšēji sakropļota, līdz nesāku studēt Dievu vārdu. Es domāju, ka pie visām manām problēmām bija vainīgi citi. Un es attaisnojos ar to, ka mani bija izvarojuši. Es tiku izmantot. Jā, tā ir patiesība. Bet Dievs bija gatavs mani dziedināt. Tu nevari visu savu dzīvi attaisnot sliktu uzvedību ar to, ka citi tev ir nodarījuši pāri, vai ar to, ka dzīve pret tevi ir bijusi netaisna. Tev ir jāatlaiž pagātni. Jānovelk līnijas smiltīs, jānostājas un jāpasaka, jā, tas notika, bet zini ko? Tu vari visu to izmantot kā labu mācību, lai palīdzētu citiem. Tas ir tieši tas, ko es tagad daru. Es izmantoju visu, kas ar mani notika, lai palīdzētu tev. Un lai tev pateiktu, tu vari pārvarēt visu, ko velns tev ir nodarījis, jo Dievam vienmēr ir bijis labs plāns priekš tevis, un viņš savu prātu nav mainījis. Viņam joprojām ir labs plāns priekš tevis. Un tev ir jābūt cerības pilnam un jātic, ka labas lietas notiks tavā dzīvē. Tu varbūt teiksi, bet Joyce, tu jau nezini, cik lielā juceklī ir mana dzīve. Zini, ko es tev teikšu, tas patiesībā nav tik svarīgi. Dievs ir spējīgs. Varbūt tas prasīs laiku, lai visu to sakārtotu, bet tev taču tik un tā nav nekā labāk, ko darīt. Nu, padomājiet paši, kas vēl svarīgāks var būt par to, kā pavadīt visu savu atlikušo dzīvi, lai sakārtot savu dzīvi. Jums tiešām nav nekā labāk, ko darīt. Agrāk es sevi ienīdu, bet tagad es sev patīku. Jā, tas var skanēt dīvaini, bet vai jūs zināt, cik svarīgi ir sev patikt? Jo tu nekad nevari aizbēgt no sevis, tu pat uz toaleti nevari aiziet bez sevis. Un jūs zināt, cik šausmīgi ir pavadīt pēcpusdienu ar radinieku, kurš jums tiešām nepatīk? Zini, tu esi kopā ar sevi visu laiku, un ja tu sevi nemīli, nu tad tev ir liels problēmas. Tev ir jāiemācās sev mīlēt, pārtrauc domāt par visu, kas ar tev nav kārtībā, un sāc domāt par to brīnišķīgo, ko Dievs ir radījis, kad viņš radīja tevi. Padomā, kaut vai tas, kas ir vajadzīgs, lai mūsu ķermenis funkcionētu vienas dienas garumā, jau ir kaut kas neticams. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Es skatos tās veselības programmas un domāju, ak, Dievs, ko tik tu neesi dabūjis gatavu? Padomā par visumu, visām saules sistēmām, zvaigznēm, sauli, kā zeme griež, tas vispār ir kas neiedomājams. Dievs uztur visu. Wow. Labi. Ja tu gribi, lai tava uzvedība mainās, un es domāju, ka mēs visi to gribam, jo citādi tu šodien te nebūtu, nu varbūt daži no jums atnāca, lai tikai paskatītos, kā es izskatos dzīvē, bet ja tu biji šeit vakar un šodien es atnācu atkal, tad tu pat tiešām gribi augt. Cilvēki nenāk uz šādiem pasākumiem, ja viņi negrib augt.
Un, diemžēl, arvien mazāk un mazāk cilvēku nāk uz šādiem dievkalpojumiem un konferencēm, un tas liecina par problēmu. Aizvien vairāk kristiešu iekļaujas pasaules ceļos, un tas ir baisi. Mums jābūt modriem, lai mēs paši nenonākam uz šī slidenā ceļa, bet lai mēs varētu būt par liecību priekš citiem un par iedrošinājumu stingri stāvēt un būt tādiem, kādus Dievs viņus ir radījis. Amen. Pasaulē ir tik daudz kompromisu, un vai zini, kas ir kompromiss? Tā ir nolaišanās tikai maz drusciņ zemāk par to, ko tu zini, ka tas ir pareizi. Tikai mazliet. Un zini, ko mēs parasti sakam, kad izējam uz kompromisu? Nu, bet visi jau tā dara. Tu neesi visi pārējie. Es vienreiz Dievam teicu, zini, es pazīstu daudz dažādus mācītājus. Un bija filmas, uz kurām Dievs man neļāva iet, bet citi mācītāji gāja. Un Dievs man teica, paklausies, tu man esi lūgusi ļoti daudz, vai tu to gribi vai nē? Tāpēc, kas ir tas, ko tu sagaidi no Dieva? Varbūt tev nāksies dzīvot, varbūt tev nāksies iet pa šaurāku ceļu, nekā to dara citi. Šīs lietas ir starp tevi un Dievu. Tam, ko dara citi cilvēki, nav nekādas nozīmes. Tas ir starp tevi un Dievu. Ko tu gribi, lai Dievs dara priekš tevis un tavā dzīvē? Tu vari saņemt visu, ko Bībele saka, ka vari saņemt, bet tu to nesaņemsi, ja nedarīsi to, ko Dievs tev saka. Būt par kristieti ir tik grūti. Nē, tas nav grūti, tas ir neiespējami. Tu to nevari izdarīt bez Dieva. Labi. Efeziešiem 4, 22 līdz 24. Man tiešām patīk šīs raksturvietas. Un 22. pantā teikts, atmetiet veco dabu. Un 24. pantā apvelciet jauno dabu. Tātad, būtībā tas nozīmē pārtrauc dzīvot kā agrāk, kā tāds, kas nav glābts, un sāk dzīvot kā kristietis, kas to arī esi. Labi, kā man to izdarīt? 23. pants ir kā saite starp šīm abām lietām, un tur teikts, atjaunojieties savā prātā un savā domāšanā, iegūstot svaigu, garīgu un mentālu attieksmi. Tātad, kā tikt no atmet veco cilvēku līdz apvelc jauno cilvēku? Es atjaunoju savu prātu un savu attieksmi. Kad es 3 mēnešus nevarēju staigāt, es katru dienu lūdzu Dievam žēlstību saglabāt labu attieksmi. Cik daudziem no jums šodien noderētu attieksmes korekciju? Zini ko? Tava attieksme pieder tev, un neviens nevar tev piespiest būt ar sliktu attieksmi, ja tu to nevēlies. Nu taču. Tu vari saglabāt labu attieksmi pat vētras laikā, ja tikai esi gatavs to darīt. Un ja gribi padarīt vēlnu traku, tad vienkārši saglabā labu attieksmi lielas problēmas laikā. Wow! Tas viņu beidz nost. Man šodien ir jautri. Es zinu, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē, un es zinu, ka Viņš to var izdarīt arī priekš tevis. Beidz sūdzēties un sāc būt pateicīgs. Zini, šeit nav neviena cilvēka, kuram nebūtu daudzas lietas, par ko pateikties. Es esmu pateicīga, ka man ir mājas, gulta, kur gulēt, ēdiens uz galda, daži uzticami draugi. Amen. Esmu pateicīga, ka man ir labas drēbes. Esmu tik pateicīga, ka Dievs mani aicināja sludināt viņa vārdu. Es mīlu darīt to, ko Dievs man ir aicinājis darīt. Es esmu tik pateicīga par to, ko zinu. Cik daudz no jums ir pateicīgi par to, ko jūs zināt? Dievs apžēlojies. Es vakar teicu, kad es skatos televizoru, es vienmēr saku, es esmu tik pateicīga par to, ko es zinu, jo es zinu un uzreiz saprotu, tas nav pareizi. Es varu uzreiz izmest visu to, kas nav pareizi.
Bet padomājiet par cilvēkiem, kuri tiek izglītoti caur Holivudu, un viņi nezina neko citu. Šodien jau gandrīz visi domā, ka ir pilnīgi normāli vienkārši dzīvot kopā pirms laulībām, ka nav nekāda vajadzība precēties. Un viņi par to nekaunas. Viņi bez problēmām tev teiks, nu jā, tas ir nākamais solis. Sāc satikties, tad padzīvo kopā kādu laiku, lai redzētu, vai tas strādā, un pēc tam vari precēties. Un tas vienkārši ir kļuvis par... Vai kāds vispār lasa Bībeli? Un ziniet, varbūt šodien šeit ir kāds, kurš ir šādā situācijā, un es negribu jūs nosodīt. Es tikai saku, ka tas nav tas, ko Dievs grib, lai jūs darat. Un ja jūs vēlaties labu dzīvi, tad jums tas jādara Dievu veidā. Es dzirdēju par kādu draudzi, par kādu mācītāju. Viņš zināja, ka draudzē ir daudz pāru, kuri dzīvo kopā neprecējušies, un viņš teica, es zinu, ka daudz no jums vienkārši dzīvo kopā, un daži to dara tāpēc, ka, nu, ziniet, nav naudas, lai izdarītu to vai šo, bet, nu, lai kādi tur būtu iemesli. Un viņš teica, es mācīšu 5 nedēļas par laulību, un tad mums būs masveida laulību ceremonija. Un draudze samaksās jums par brīnišķīgām kāzu svinībām. 83 pāri aprecējās. Ziniet, dažkārt viss, kas mums ir vajadzīgs, un lūk, šī ir tā lieta, kas mani sadusmo. Es nevaru jums vienkārši noglāstīt galvu un teikt, dari, ko gribi, būs jau labi. Man nāksies atbildēt Dievu priekšā, un kā evaņģēlijas sludinātājiem mums ir jāpastāsta jums, kas ir nepareizi. Tas nenozīmē, ka mēs jūs nemīlam. Bet ja tas ir nepareizi saskaņā ar Dievu vārdu, tad tas ir nepareizi, un mēs vēlamies jums palīdzēt visu sakārtot, amen? Nu taču, mums ir jāceļas kājās. Un, ziniet, tas nenozīmē, ka tu nemīli cilvēkus. Es mīlu cilvēkus. Es mīlu cilvēkus, es mīlu grēciniekus, es mīlu visus. Bet, ziniet, draudze vairs nedarbojas tā, kā tā darbojās Bībelē. Toreiz viņi nepieciet šādas lietas draudzē. Viņi konfrontēja cilvēkus mīlestībā. Es gribu teikt, ja tu nerūpi cilvēkam līdz tādai pakāpei, ka viņš ir gatavs uzņemties ar tev saistības, tad zini ko, sāc taču sevi cienīt. Labi, ejam tālāk. Ja tavā dzīvē notiek pārmaiņas, tad izmaini to, kā tu domā par šīm pārmaiņām. Redzi, mēs nevaram mainīties vienkārši mēģinot. Mums ir jālūdz Dievam, lai viņš mums palīdz, jo bez viņa mēs neko nevaram. Salamana pamācības 23:7 saka, kā cilvēks domā savā sirdī, tāds viņš arī ir. Es vienmēr to saku šādi, kur domas iet, tur cilvēks seko. Ja tu ilgi domās par saldēm, tu aizies un to nopirksi. Cik daudz no jums zina, ka es runāju patiesību? Saproti, tu metīs malā pidžamu, uzvilksi drēbes, iekāpsi mašīnā un aizbrauks uz veikalu tam pakaļ. Jo es tev saku, ja tu kādu lietu ielaid savā prātā un par to domā pietiekami ilgi, tad vēlme paliek tik spēcīga. Un padomā, kas notiek, ja mēs vēršam savas domas uz Dievu? Ja mēs vēršam savas domas uz to, lai mīlētu cilvēkus? Es gribu būt pazīstama ar to, ka es mīlu cilvēkus. Un tāpēc man par to jādomā katru dienu. Katru dienu man jādomā par to, kā mīlēt cilvēkus, ar ko es šodien būšu kopā, ko es varu darīt, lai viņu paceltu. Vai varu izteikt kādu komplimentu, vai varu iedrošināt, vai ir kas tāds, kas viņiem ir vajadzīgs, un es varētu to izdarīt. Nu taču es tev mīlu, novērs savu prātu no sevis. Tu mīļais mazais radījums, novērs savu prātu no sevis un padomā par to, ko tu vari izdarīt priekš kāda cita, kā tu vari palīdzēt paplašināt valstību. Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt šīs dienas raidījumu.
Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyce Maieras kalpošanas draugiem un partneriem.